gribu pastāstīt tev par vienu ļoti tādu vērtīgu grāmatu, kas var palīdzēt ierakties dziļāk un saprast, kur tā saknīte slēpjas. Grāmatas nosaukums ir Slimība kā simbols. Slimība kā simbols, psihosomatikas un integrālās medicīnas rokas grāmata. Varētu teikt, tāda pamatīga enciklopēdija. Jā, un tātad, kā jau pats nosaukums liecina, runa ir par psihosomatiku. Tātad mūsu garīgā pasaulē ir vistiešākajā miedarbībā ar ķermeni. Un bieži vien tieši tā garīgā pasaule pat dominē un vairāk izraisa dažādas reakcijas vai slimības fiziskajā ķermenī. Un šeit ir tādi interesanti piemēri minēti, ka 2 cilvēki no 100, 2 smēķētāji no 100 savā dzīvē saslims ar plaušu vēzi. Savukārt 60% no laulātajiem mūža otrajā pusē gada laikā pēc tam, kad viņu otrā pusīte ir mirusi, aizgājusi, saslims ar vēzi. Un tas ir tādēļ, ka tas ir milzīgs pārdzīvojums. Cilvēki gadiem ir dzīvojuši kopā, viņi jūtās kā tādas. Un tev ir tāda sajūta, ka tev vienkārši nogriež otru pusi. Un tas liecina par to, ka šis te garīgais pārdzīvojums ir varbūt ļoti traumatizants. Par ko tad ir tā grāmata? Grāmata ir kā tāds tiešām kā enciklopēdija, kur tu vari atrast fizisko kaišu skaidrojumu tīri tādā garīgajā plāksnē. Tātad, ja man ir urīnpūšļa vēzis, tad es varu atrast, kas, kāda problēma vai neatrisināta štelle manā garīgajā pasaulē ļoti iespējams ir radījusi šo te fizisko kaiti, un tad es atrodu savu urīnpūšļa vēzi. Tie apraksti nav gari, viņi tiešām tādi ļoti enciklopēdiski pasniegti un tādās esencē. Un, piemēram, te rakstīts simptomu līmenis, mežonīgi nikna augšana notekūdeņu, jeb šo garīgo atkritumu rezervuāru zonā. Attiecīgi urīnpūslis ir tas rezervuārs, kur mēs ne tikai fiziski, es izčurāju, atbrīvojos no liekā, bet arī tie garīgie atkritumi uzkrājās. Un, tādos pāris vārdos, ka ir tas iekšējais konflikts, es nespēju īsti labi tikt galā ar šiem te garīgiem atkritumiem, kā rezultātā ķermenis uzņemās savu veidu vadību, šefību un bums izšauja, rada šo te audzēju. Un līdz ar to, šeit klāt ir arī apstrāde un risinājumi. Pāris vārdi apzināti, drosmīgi un aktīvi veltīt sevi garīgo atkritumu tēmai. Tātad man ir jāapzinās, ka šāda lieta pastāv, garīgajā ziņā atvērties saviem mežonīgākajiem priekšstatiem un drosmīgākajām fantāzijām, drosmīgi un pat pārdroši ļaut tiem attīstīties, paplašināt un aizsargāt savu teritoriju, garīgajā ziņā atsaukt atmiņā savas dzīves agrīnos sapņus, apņēmīgi atkal tos atdzīvināt un tādā grāmatā joprojām. Lūk, līdz ar to es šo izlasīju un, godīgi sakot, man likās diezgan trāpīts desmitniekā. Tas palīdz saprast, ieiet sevī dziļāk, atrast sakni, un tad, kad tu jau esi viņu uztaustījis, tad jau skatāmies tālāk risinājumus, ko es varu darīt, vienkārši kaut vai katru dienu es tam veltu laiku, ir mazas lielākas prakses, kā nebaidīties vai kā atvērties, kā ļauties, tādā garā un tā joprojām. Lūk, līdz ar to, protams, ja gribi, vari iegādāties šādu grāmatu, bet ja ne, jo viņa tiešām ir sarežģīta, viņu tur, tāpat kā tu enciklopēdiju, visu jau var nelasi, vai ne? Tu atrodi vajadzīgo lietu,
un paņem un tad noliec grāmatu plauktā. Šeit arī būtībā praktiski visa grāmata ir visdažādākie šie fiziskie simptomi, slimības un viņu attiecīgi garīgais spogulis. Tu vari nepirkt grāmatu, tu vari man uzrakstīt un teikt, hei, mani interesē tāda onkoloģiska slimība vai kāda cita kaite. Es paskatīšos, kas rakstīts grāmatā un došu tev ziņu. Tieši tik vienkārši. Šķiet, tas arī šajā video viss. Ja kas, esam uz kontaktiem.